Čau visiem! Sēt sveicināti Kinobloga runā 22. sērijā. Šogad šī pēdējā sērija. Un mēs pie jums atgriezīsimies tikai nākamgad. Bet, kamēr mēs esam šeit... Beidz raudāt. Jā, kopā ar jums ir Sergejs no Kinokūts.lv. Lēdina no Filmēm. Sergejs no Kinokas.lv. Un droši vien šī būs īpašāka sērija. Un šoreiz mūsu pirmais temats ir Ziemassvētki, Ziemassvētku filmas, jo tuvojās Ziemassvētki. Un tāpēc otro reizi raidījuma vēsturē mēs esam lūguši arī jūsu palīdzību, lai noskaidrotu pirmkārt, kādas ir jūsu mīļākās Ziemassvētku filmas, kas nav Cietais rieksts vai Cietais rieksts 2. Un pēc tam mēs noskaidrosim arī, kas ir mūsu mīļākās Ziemassvētku filmas. Bet vispirms ar to, kas mums nāca ārā no Twittera. Band of Brothers, droši vien, kad Ziemassvētku epizode. Gremlini, Trading Places, Lethal Weapon, Kiss Kiss Bang Bang, ļoti pareizi. A Detective Story no kompilācijas Animatrix. Nu, interesanti izvēle. Tas ir show-off, okay. Show-off, jā. Tas ir. Star Wars un Teenage Mutant Ninja Turtles Christmas Special. Kā kāds viņas būtu pie mums redzējis. Tā Black Christmas un meitene puķu tetovējumu. Tad, ko mēs darām? Mēs sākumā paprasim jūsu filmas, tad mēs apspējam to sākdotas. Nes visas ir nepareizas. Kā veicējāt? Nevienas pareizas atbildes. Tā kā, jā, mēs pateiksim pareizes. Bet in the Christmas spirit arī neviena nepareiza atbilde. Jā, bet tā, es paņemu Kiss Kiss Bang Bang. To jau Roberts paņēma. Nē, ne mums. Nu, un kāpēc? Jo man ļoti patīk viņa. Okay. Bet Shaneam Blakeam viņam ir kaut kāda tieksme filmēt. Visas filmas ir Ziemassvētkos, jā. Viņš tā kā Little Weapon rakstīja, viņš Kiss Kiss Bang Bang uzfilmē, un tad pat Iron Man, kur pilnīgi nekāda sakara Ziemassvētkiem. Jo Kiss Kiss Bang Bang vismaz sižetiski ir Ziemassvētki. Un te nekāda sakara, bet viņš tā, iebatīšu Ziemassvētkus. Nē, kaut kādā laikā, jo tam visam jānotiek. Un Predators. Katru reizi, kad skatos Predatoru, ir kā Ziemassvētki. Bet citāds nebūs. Tavs slavenais Get to the Chopper. Get to the Chopper. Bet Ziemassvētku filmas. Lada? Love Actually. Jā. Domāju, kaut kur man dzīvi iekšā ir kaut kādas romantiskas jūtas pret pasauli. Romantiskas jūtas. Vēldei, tev. Dziļi iekšā. Romantiskas. Jā, ir. Nē, bet tā patiešām man mīļākā Ziemassvētku filma, ko es skatos vienmēr, un kur man patīk. Man sadalās divas kategorijas. Man ir Ziemassvētku filmas, kuras ir Ziemassvētku filmas, tā kā viss tas garas stāvoklis, un pie tās var pieskaidīt Love Actually, un Bridget Jones, un Ironija Sudbī. Un tad ir anti-Ziemassvētku filmas, kuras, teiksim, ir kā Kiss Kiss Bang Bang. Kā Filf, tas man ir 2. vietā, Kiss Kiss Bang Bang 3., 4. Becente, bet 1. In Bruges, kura arī ir kā Ziemassvētku filma, anti-Ziemassvētku filma. Jā, un viņa, principā, ir līdzīga ar Filf. Tā kā In Bruges tomēr 1. vietā. Un tad, tajā, jo Grand Prix Die Hard. Nekādu jautājumu. Ziemassvētku filma noskaidrota. Vēl pavisam. Mums bija sērija, kas saucās Marvel uzvar DC, bet pēdējā laikā mums ir sakārušās tik daudz ziņas no DC, ka šo sēriju mēs gribētu nosaukt DC uzvar Marvel, bet tā noteikti nesauksim. Bet mums ir tiešām ļoti daudz ziņas no DC, un pirmām kārtām jau par gaidāmā projektu Batman vs. Superman. Un Batmanu spēlēs Ben Afflecks! What the new? Vai kā mēs viņu paši nosauks. Jā, Batmanu tiešām spēlēs Ben Afflecks. You're welcome. Un Supermanu spēlēs Henrijs Cavills. Arī tas ir. Bet DC beidzot atvedis arī Wonder Woman, ko neviens īsti negaidīja, kad šis tēls vispār parādīsies filmā, jo viņi ilgi un dikti noliedz, ka Wonder Woman nav pelnījusi savu solo filmu, un visi pieņēma, ka nav pelnījusi arī būt šajā filmā. Bet kas viņu tēvos? Sergej, Valde? Viņu tēvos? Fastmage, jā. Kā sauc? Smukā. Ne jau Mišela Rodrīgas otrā. Ok, jā.
Viņa sestajā daļā supermodela, Gela Gadot, tā viņa sauc? Džija viņu sauc, jā, bet... Jā, ļoti simpātiska sieviete. Džija uzvārds. Ļoti simpātiska. Ļoti laba izvēle, Wonder Woman. Un jautājums ir, vai nebūs šajā filmā jau pat daudz varoņu? Pag. Justice League vēl nav, tā kā tas ir Batmans pret Supermanu, pēkšņi Wonder Woman. Jo viņi vienkārši negrib riskēt ar Wonder Woman, un viņi negrib taisīt atsevišķu filmu. Viņi vienkārši droši vien iepazīstinās tajā Batman vs Superman, kā hei, Wonder Woman arī ir, principā. Un tad, kad Justice League viņiem parādīsies, lai visi cilvēki vienkārši zinātu, tā Fast and Furious meitene, tā smukā. Jā, jo nesen bija viena filma ar meiču galvenajā lomā, kurai bija ļoti slikti. Ar loku viņa tur bija vēl. Resident Evil. Nē, tur... Jā. Un arī Frozen bija par sievieti. Un Tangled pirms tam. Ļoti slikti ir iet filmām par sievietām, jā. Tā bija ironija. Jā. Nē, Snow White jau nebija diezgan labi, vai bija? Kristenes Snow White'am bija ļoti labi, jā, tam otram nebija labi. Jā, bet turpinot par Batmanu pret Supermanu, un ziņas tiešām nāk kā no pārpilnības raga, mēs tā nesaprotam, vai filmā būs Lex Luthors vai Doomsday, bet visticamākais jau, ka tas būs Lex Luthors, mēs tikai nezinām, kas viņa tēlos. Un baumas, ka Denzel Washingtons bija tā kā shortlistē, un Idris Elba bija, un ka vispār viņi meklē melnodainu aktieri, un... Morgans Freemans nebija, ja? Nē, viņu jau nevajag skatām, viņu vajag, lai viņš kaut ko runā. Tāds, jā, un Jasons Momoa aktieris, jā, no kurš gandrīz Konans arī būs filmā. Viņš Game of Thrones tu tiks līdz tam. Es neesmu ticis tālāk. Tas arī būs redzams filmā, un varbūt pat filmā būs arī redzams Supermans Flash, bet droši vien vēl mazāk nekā. Bet viņš būs pārāk ātrs, un mēs tam nezinām. Viņš būs tā, ka apturiet kadru, un viņš vienā kadrā ir, jā. Bet, viss kaut kas notiek, un mēs gaidām kaut kādas bišķiņa oficiālākas un bišķiņa realistiskākas ziņas no šī projekta. Vēlamies ar kaut kādiem pirmajiem kadriem, lai mēs varam novērtēt paši. Zini, problēma ir vienkārši tā, ka viņam izskatās, ka nav plāna īsti, jo viņam ir arī tas seriāls ar Flashu, kur viņi tikko Cits Flash, jā. Būs cits Flash. Seriāls Arrow, ko es noteikti skatāties, bet tur ir... Jā, un Arrow būs arī cits Jacks, ja būs Justice League, un viņi neizmantos Nolana Batmanu, viņi neizmantos droši vien Reynolds Green... Tas ir viss. Lantern, tas tā kā viņam ir it kā jau safilmēts daudz no tās pašas universe, bet viņi neviko no tā neizmanto, tikai Superman. Viņi nav nekā pārdomājuši. Kas vēl vairāk to apstiprina, tas, ka viņiem ir Arrows, kas ir pārsteidzošā kārtā veiksmīgāks televīzijas produkts nekā Marvel seriāls. Tā sanāca. Un viņiem būs tagad seriāls, kas sauksies Gotham PD, jeb detektīvs seriāls. Procedurals tikai par Gothamas policistiem, un viņš pat nebūs Warner Brothers piedarošajā kanālā, bet kanālā Fox, un tur būs arī savi varoņi, un tur būs savs Bruce Waynes, Bruce Waynes un savs jaunais Gordons. Un ir skaidrības par to, kas notiek. Daudz, kas notiek ar DC, bet kā tas viss... Viņi tā kā tumsā kaut kur tā kā šaudās, un tas ir labi, ka viņi mēģina kaut ko. Daudz cilvēku tā izrauc dzīvē. Viss kaut ko dara, griežās vilciņš, vai ne, un ražo enerģiju, un kaut kas arī beigās notiek. Fake it till you make it, bet es gribu redzēt rezultātu. Es ceru vienkārši, ka kopā ar Snyderu un Nolanu, un tad arī Deltoru, viņiem kaut kas loģiskāks sanāks. Vismaz Snyder gadījumā ir kā minimums skaidrs, ko gaidīt, un tur kaut kas pārējais, viss ir tāds jautājums zīmes. Gaidam? Jā. Esam sagaidījuši arī beidzot to mirkli, kad filmas tiek anoncētas Twitterī, un nevis vienkārši filmas, bet kaut kas tik masīvs kā jaunākā X cilvēku daļa. Nevis tā, kas iznāks nākamgad, bet tā, kas iznāks 2016. pro laimi, nevis 15. tvītu mēs tagad parādīsim jums uz ekrāna. Bet tur, principā, ļoti maz informācijas vajag. Tā kā X-Men Apokalips 2016, boom, viss. Boom. Bet pirms tam tas ir bijis kaut kāds tāds press-release materiāls, un tagad režisors Bryan Singers vienkārši ieliek internetā tvītu un uzspaidzina visus industrijas. By the way, jā. Ļoti īsumā tas būs turpinājums nākamā gada X-Men filmai. Viņu režisēs tas pats Bryan Singers. Es nezinu, kurš viņu sarakstīs. Tur, man liekas, kas nebija minēts. Simons Kinbergs ir kurš raksta vairākiem gadiem pierakstīts. Un viņš, kas ir interesanti, viņš ir pierakstīts uz Fantastic Four. Jā.
kas nozīmē, ka viņi mēģinās savērt kopā un ka viņam arī ir plāns, kas nav DC, tad savukārt X-Meniem ir kaut kas plāns jau uz nākamam daļām, kas baigi iepricina, un kaut arī māks, ka Džekmans pateica, ka viņš īpaši negribētu spēlēt vairāk Wolverīnu, bet pat bez viņa ir jau kaut kāds visums universe izveidots. Tur ir, jā, tas ir, man liekas, mēs varam ļoti labi redzēt to Avengers ideju Falloutu, kad pēkšņi visi, kā mēs redzējām, un jūs redzējāt Amazing Spider-Man 2 trailerī, arī jau ir anoncēti bez mazvai ļaundari uz nākamajām sērijām. Fox jau tagad nepabeidzis pat iepriekšējo nākamo X-menu sēriju, anoncē vēl nākamo, anoncē Fantastic Four un saka, ka tas viss būs kopā, un tagad nav vairs stilīgi taisīt atsevišķas filmas, nav vairs stilīgi taisīt triloģijas, kā bija kādreiz, ka visi triloģija tagad tiek taisīts universe uzreiz un shared universe un tā. Nu, ir skaidrs, ka tik daudz tie shared universe nevar vienkārši būt un pat nevar būt arī interesanti cilvēkiem, tāpēc, ka vienkārši kādam nesanāks, bet ir... Jā, es domāju, ka Sonys būs pirmais, jo viņam tikai Spider-Mans, viņi mēģināja ar tiem bet tu tik daudz ļaundari, jā, tu tik daudz ļaundari. Mēs uztaisīsim Venomam atsevišķi, tad Sinister Six atsevišķi, tad vēl kaut kādam atsevišķi, bet, viņam beigsies tie personāži, būs nākamais Spider-Man 3, kas neizdosies, un tad viņi reboot! Un taisa no jauna. Bet kā tendence, tas ir ļoti interesanti un būs noteikti interesanti sekotam līdzi. Bet arī tas, protams, atgriež mūs pie tā jautājuma, ko jūs noteikti arī uzdodat sev, kāpēc kino ir tikai turpinājumi, sequel un reboot, tad jau pat, ja lielie režisori, kā Bryan Singers, tam ir absolūti padavušies un saka, jā, labi, es turpmāk savu karjeru taisīšu, vai kā Camerons, kurš tagad ir Indie Avatar bizness, un Michaels Bays, kurš saka, ka, jā, iespējams, 4. Transformeri arī nav pēdējie. Man patīk šī štēle, jā, ir labi. Ievata man ar kondicionēru, bet tas man neatturēs. Nākam gadien atnāca. Tad šie sequeli mums gaidīs vēl vairāk, varbūt labā ziņā, ka tie būs tā kā pasaules, un viņi mēģinās kaut kā starp filmāto savilkt. Tas būs vismaz interesantāk nekā vienkārši 3 daļas jau anoncētas uz priekšu. Ir labi tas, ka viņi domā kaut kādā lielākā mērogā, nevis tā, ka aizgāja viena filma un tad uztaisam vēl vienu, kā ir tie paši Pirates of the Caribbean vai kaut kas tāds, bet ka viņi to domā jau kaut kādā schēmā, un tāpēc varbūt var izdoties tie sequeli. Nu, tad lai jau viņiem izdodas. Un mums jau pastāvīgais viesis raidījumā Toms Krūss. Arī tu. Mums vajag kādu, jo mēs tagad kaut kādu laiku par Fast and Furious 7 nerunāsim, droši vien pašsaprotam iemeslu dēļ. Līdz ar ko mums vajag kaut kādu pastāvīgo rubriku, un vai tas ir Toms Krūss, kāpēc gan ne. Un Toms Krūss ir paziņojis visiem tiem, kam patika Jacks Reachers, par kuru mēs arī esam minējuši, kad Jacka Reachera turpinājums oficiāli ir apstiprināts. Tad, ko parādīsim tagad tevā vietā šādu grāmatu, pēc kuras šoreiz atkal novele paņemt ārpus kārtas, un tā ir, cik saprotu, pati pēdējā Jacka Reachera novele. Un kā pats fakts, tas varbūt nav tik ļoti interesants, kā tas, ka arī Toms Krūss tagad ir sequel biznesā un riskē aizvien mazāk. Bet viņš ir vecs jau, ne, bet uz vecumu iet. Viņš bija tā, ka jau kaut kādā 10. gadā cilvēki Hollywoodā, viņi sāka rakstīt par to, vai vispār Krūss spēja uztaisīt bankable movie. Tad, kad viņš leca operai tur? Jā, tad, kad viņš leca pie operas, tad, kad bija, māks, Night and Day izgāzusies, vai neīpaši labi? Neīpaši labi, teiksim tā. Jā, un tad viņš tā kā, hei, bet man taču ir Mission Impossible. Viņš uzfilmēja Mission Impossible 4 aizgāja, tad viņš uzfilmēja Jack Reacher arī aizgāja, tad, turpināšu to, kas iet. Tur ir svarīgs moments, laikam, jā, iedziļināties neinteresantajā naudas biznesā. Tomam Krūzam stipri labāk iet ārpus Amerikas nekā Amerikā. Amerikā visi vēl atcerās, kā ietīvojuši ir operas lecienu. Ārpus Amerikas neviens to neskatījās, atskaitot tur internetā fanus, un viņam iet stipri labāk. Tad gan Night and Day, jā, gan Jack Reachers, ieņēmumi stipri lielāki bija ārpus ASV. Un tāpēc viņš arī very good, yes. Jā. Tāpēc viņš arī ar prieku brauka apkārt uz Japānu, uz Krieviju un uz Ķīnu, kur viņam tur vēl iet labāk un filmēs arī filmas, kuras bija populāras tieši šajos reģionos. Mission Impossible. Mission Impossible. Turpinot par garlaicīgām biznesa ziņām, leģendārais producents Džerijs Brukhaimers, kuru jūs noteikti pazīstat pēc tā logotipa, kur zibens iesper kokā, jā.
vēl agrāk bija cits logotips, kur bija vienkārši zibens, ka viņi bija Donu Simpsonu, bet tad Donu Simpsons pārāk aizlietojās, un tagad ir tikai logotips ar koku. Bet arī to mēs drīzumā redzēsim citur, tāpēc, kad Jerry Bruckheimer gluži atlaida, bet palūdza prom no studijas Disney pēc tam, kad pēc Lone Rangera, bet tur cilvēki labi atcerās ne tikai Lone Rangera, bet arī Sorcerer's Apprentice un Prince of Persia un arī G-Force noteikti pieminēja. Tās filmas. Jā, Jerry's bija diezgan normāli patērējies un tagad viņu gaida studijā Paramount ar atplostām rokām, kur viņš gatavos savu jaunības dienu hītu turpinājumus. Tā skaitā Beverly Hills Cop 4, kurš ir vajadzīgs pilnīgi visiem, ne tikai Bruckheimeram, bet arī Edijam Mērfijam un arī Bretam Ratneram, kurš viņu taisās režisēt. Bet jau seriāls eksistē Beverly Hills? Neeksistē viņš, ne. Viņu uzfilmē pilotu, un tad pilotu nevienam neparādīja un atcēla seriālu. Bija plāns taisīt. Jā, un Edijs Mērfijs ir ļoti bēdīgs, bet varbūt, kad ar filmu sanāks. Un Top Gun 2, protams, mums arī gaida. Arī bez Tonijas Skota, tas viņus neapturēs. Bet ar Tomu Krūzu? Bet ar Tomu Krūzu, kuram patīk tagad sīkvēl. Nu, lūk, un tas varbūt nav tik interesanti, kā interesants jautājums, vai tiešām 70 gadus vecais Jerrys Bruckheimers vispār ir relevants producents mūsdienās, vai viņš spēja uzķert to, kas ir skatītājiem interesants, kā viņš spēja to darīt 80. gados un 90. gados, kad viņš ar Nikolasu Keidžu valdīja. Jā, māks, ka viņam labi padodas visi piči, viņš tā kā atnāk studijā, pasaka, ok, Johnny's Depps, cepurē ar make-upu, westerns. Rangu redzēt, pirātus redzēt, darbosies un nedarbojas. Un tas pats ir ar Beverly Hills. Viņš tā kā vienkārši pičoja, viņš met idejas un, nu jā, dažreiz viņas nostrādā, bet es baidos, ka ne visiem gribas redzēt Top Gun 2 un Beverly Hills. Man liekas, ka te ir vairāk tas variants, ka viņš arī pats saprot, ka tās pēdējās filmas, ko viņš taisīs, galīgi nav aizgājis, un tad labi, es atgriezīšos pie tā, kas man sanāk vislabāk. Bet pirms cik gadiem tas bija, Top Gun un visi Beverly Hills, kas tajā laikā arī, bet tajā laikā tas arī strādāja. Bet vai tas tagad strādās, diez vai? Bet tie arī būs pēdējie projekti no Jerry, ko mēs visticamāk redzēsim, tāda veida, jo viņam jau nākamgad ir jauna filma, kas man ļoti pārsteidz, kaut kāds mazbudžeta zem 10 miljonu, kaut kāds mistiskais trilers ar Eriku Banu. Es neatceros, kā viņš pats saucās, bet man ir pārsteidz, kad Jerrys ir arī nedaudz kritis, bet kamēr viņš uztaisīs priekš manis personīgi Bad Boys 3 ar Michael Bayu, tikai priekš tevis. Tikmēr es viņam visu piedošu. Nē, es domāju, ka zini, ka ja viņi paņemtu, ja Beverly Hills Cop 4 filmētu nevis Bruckheimers, bet cits. Un nevis Brets Ratners. Tīpaši. Tad viņam būtu iespējas kļūt, jo, Edijs Mērfijs, viņš jau varētu pilnīgi noteikti kaut ko pabedasot un pašaut. Būs sakrājies, vajadzētu būt. Ir taču, es nezinu, Taken ar Nīsu un vecums nav problēma. Problēma ir Ratnerā. Jā. Ar sevi. Grampi valda. Visu uz Mērfija krustu vienkārši. Jū. Un starp visām ziņām par sīkveliem un prīkveliem un pārējo, beidzot kaut kas oriģinālāks, bet jauns Terminators, kuram tagad ir nedaudz vairāk skaidrības par to, kas tur īsti būs. Kā mēs jau to zinājām, režisēs viņu režisors Alans Taylors, kurš jums pazīstams pēc Tora 2. daļas un Game of Thrones un Rome un citiem abiem seriāliem. Un šobrīd svarīgākās ziņas ir tādas, kad notiek castings uz Sāras Konoras lomu, un kā tikko viņš būs beidzies, tad notiks castings uz Johna Connora un Kaila Rīsa lomu, un nebūs tikai castinga Arnoldam Schwarzeneggeram, ja viņš piedalās pēc noklusējuma. Bet nav īsti skaidrs, kādā lomā, līdz ar ko visu man ir tikai viena doma, kāpēc ir vēl vajadzīgi joprojām tie vecie personāži, visas tās Sāras Konoras, Kails Rīsa, un kāpēc nevar vienkārši uztaisīt kaut ko jaunu, ja jau atkal ir tā būs trešā reize, kad tiek restartēts Terminators. Jo sākumā gribēja Terminator 3, jauna triloģija, Terminator Salvation, jauna triloģija, un kas tagad mums būs? Terminator Genesis, iespējamais nosaukums, un, protams, jauna triloģija. Un seriāls. Man vairāk iepriecina to, ka uz Sāras Konoras galvenas lomas atdētāju izvēlas manu vienu mīļākam aktrisam Brie Larson no Dungeon, no Scott Pilgrim, no vēl neredzētas Short Term 12.
Un arī Emilia Clarke no Game of Thrones, jo režisors jau domāja, viņa jau nav problēmas ar puikumiem, tāpēc, jā, Emilija, ņemsim tevi. Es vienkārši gaidu atkal, viņi var kaut ko jaunu izveidot, viņi mēģina izdzēst pilnīgi visu no iepriekšējiem filmām, un tāpēc viņi var iesākt. Jā, pat ar tiem pašiem varoņiem. Viņi var tā kā veidot kaut ko tāpat kā ar to Star Trek J.J. Abrams, viņi var, principā, teoretiski izveidot kaut ko labu. Problēma ir tāda, ka Schwarzeneggers paliek, ka tas nav mainīgs, un viņš ir vecs, un tāpēc nav visi skaidrs, kā viņi to izmantos. Jā, tas būs cameo, kā bija Terminator 3, tas deleted scene, kur viņš bija zinātnieks. Tad, jā, tad ideāli. Bet, mums vajadzēs ticēt, ka viņš atkal ir Terminators, tad es jau 4. neticēju. Pat nes tam CGI Terminatoram, jā. Tas bija... Kaut arī visi soja, ka, tik labs CGI būs, jūs neticēsiet, ka tas nav Schwarzeneggers. Nē. Pat jūs zināt, ka viņš nav. Bet vēl tas svarīgs Ziemassvētku jautājums, kurš tev patīk labāk? Michaels Beans, Sams Worthingtons vai Kristians Bēls? Bēls. Bēls? Ja viņš labāks aktieris? Vai vienkārši? Viņam tur bija tā. Vai pēc, ka viņš aptarkojās uz operatoru? Tas arī man patīk. Laids, un mēs vēl runāsim par Bēlu, tas man arī patīk. Jā. Terminatoru gaidām, protams, 2015. gadā. Kā tad vēl? Come on. Turpinot par Kristianu Bēlu, es ļaušu turpināt tev vēl. Lieta ir tāda, ka viņš vairs nemetīšots varnos, tu vairs neuzēdīšoties. Žēl. Ko tad mēs no viņa, viņš vairs nefilmēsies? Kino? Jā, mums tā viņa feature. Ja kādam vajag nomest varu, tad Christian Bale. Viņš pat, kad ienām multinis uzbarojās un nomest varu, pat te mēs to neredzam. Tas ir svarīgi priekš charaktera. Bet vienkārši droši viņam arī tas domu gājiens bija baigi labs, kad viņš filmēs Mechanic, tad Batman, tad Rescue Down. Tad atkal Batmanu. Un viņš tā, vai es nevarētu lūdzu savilkt tās filmas, ka man jābūt tievam vienā grupā un tad tikai Batmanus. Vai nevajadzētu visu laiku mest un pieņemt. Bet... Īstenībā jau ļoti cilvēcīgi saprotams lēmums. Viņš nav pirmais, kuram veselības problēmas arī McConaugheyam pēc Dallas nemaz tik viegli neklājās. Toms Hanks, jā, pēc Kapteina Phillips arī ir paziņojis, ka viņš vairs nemetīs nost svaru. Patīk ēst. Jo šeit viņš ir tādas transformācijas sataisījis. Ka vienkārši nevar atpazīt. Šis skatās pēc Toma Hanka, jā. Beidzot. Jā. Bet īstenībā, man liekas, ka tā Holivudā ir ļoti liela problēma. Kura? Kā tā, ka viņiem ir, Toms Hanks? Ka viņiem ir jāmet un jāēdus, jo tas nav īpaši veselīgi. Un tas CGI nevar būt tajā līmenī, kad beidzot taču uztaisiet mani. Zemegas jau Hanks mēģināja, ka, es tev uzlīmēšu vienkārši tās uzlīmētas, man pat nevajadzēs tavu figūru, es vienkārši pats to satīsīšu. Un visi skatījās arī Kapteina Ameriku, un ko tur Chris Evans nebadojās, vai notēlot to tievo čali. Jā. Tā, kāpēc, ja viņš var, kāpēc es nevaru, kāpēc man jābedojās, vai ne? Un kad mēs beidzot redzēsim restu no supervaroni? Galvenais jautājums. Sen jau bija laiks. Jā. Bet, Kristianam Bēlam sveiciens, un nevajag neriskēt labāk tēlo filmās. Bet tagad parunāsim arī par sīkvaliem, bet par interesantu trendu arī filmām, kurām sīkveli nebūs, tāpēc, ka viņas nebija gana populāras, tāpēc, ka tas nav iespējams, tāpēc, ka aktieri negrib. Ir daudz iespējas, ka pēc filmai var nebūt turpinājums pārsvarā, protams, finansiāls. Bēls, saka, ka es negribu nomest svēru, tad mehāniķim nebūs. Bet viņi ir atklājuši, kā var uztaisīt sīkvelis arī šīm filmām. Zīmēsim komiksus! Un nebūs jāmaksā, un Bēlam nebūs jāuzbarojās, un vispār tas būs lētāk. Protams, arī nopelnīs mazāk. Bet mums ir 2 piemēri tieši pēdējā laikā, kas ļoti interesanti, vai gan ir pilnīgi dažādi. Viens no viņiem ir Fight Club, kur pie komiksa strādās pats oriģināla autors Čaks Pavaņuks, un saka, ka tas viņam ļoti liels radošs izaicinājums. Un otrs ir filmas Dread, komiks kā turpinājums, jo, tai filmai, vai cik viņa nebūtu mīlēta fanboju bāzē, tomēr... Un arī kritiski. Un arī kritiski finansiāli, tomēr viņai neveicās diezko labi. Viņi mums arī reiz mēģināja tā kā
tā doma, ka varētu Kickstarter arī savākt naudu, bet viņi nesavāks tik daudz, lai pietiktu uz Viņiem bija fanu, es arī piedalījos, bija fanu diena, kad tu varēji tur balsot internetā un nopirkt tur Dread kaut kādu merchandise vai digitāli. Un parādīt ar to, kad mums ir vajadzīgi, bet, labi, tie vairāki 100,000 cilvēki, kas par to dara, tas jau īsti nav, tas netiek šādā veidā nolemts. Bet par Fight Club būtu tas ļoti interesanti. Par Fight Club būtu interesanti, tīpaši, kam tieši tas būs sequels, vai tas būs sequels filmai vai grāmatai? Grāmatai. Jo grāmata, redz, galvenais varonis, viņš tā kā nošāva sevi, viņš nomira. Grāmatā? Jā, grāmatā. Viņš nomira, viņš nokļūst pie Dieva, un tad Dievs saka, ka mēs tevi, Džeki, neatgriezīsim atpakaļ. Es kļūdos. Bet Man drīkst vienreiz. Te, kas komiksā, viņi it kā turpinās ar to, ka narrator un Māro dzīvo kopā, viņam ir ģimene, vienkārši visādi kā aiziet grīstē, tur tabotes, šmabotes, un tad atgriežas Tylers. Un kas, principā, droši vien atkartos to pašu sižeti, kas ir pirmajā daļā, ka viņš atkal... Jā, viņa atkal taisīs Mayhem. Jā. Bet, tāpēc man interesē vienkārši, kam tieši, kā viņš to situāciju atrisinās, vai viņš vienkārši nometīs to grāmatu un pateiks, ka jā, Es domāju, ka kā bija filmas Crank plakātā, ja viņš bija miris, bet viņam kļuva labāk. Es vienmēr izmantoju kā taisnību visam šāda veida situācijām, bet jā, vēl viens Fight Club no tā paša autora 15 gadus vēlāk, vai tas būs kaut kas iedzīgs, ja, kā Rambo vai kā Indiana Jones 4, vai kā Rambo 4. Es ceru, ka būs iedzīgs. Problēma ar Pauniku, ka viņam pēdējos gados nebija arī kaut kas tā kā spilgts, kā bija Invisible Monsters, viņam izgāja Lullaby, viņam izgāja Fight Club, un tad pa lēnam tā kā Choke un vispārēji tā kā jau uz mazākām grāmatām, uz mazāko kvalitāti. Tāpēc, ja viņš atgriezīsies pie Fight Club un jaunas formas, varbūt būs otrā elpa un viņš kaut ko interesantu. Komiksu varēs arī jaunieši palasīt un krāsains būs un smuki sazīmēs. Varbūt pēc komiksu tomēr visi gribēs uzņemt to arī filmā. Un tā Brad, mums ir piedāvājums tev 100 miljoni. Kāpēc Edvardam neviens nepiedāvā? Un arī Bradam būs vajadzīgs hīts un tā, ka, Jā. Viņš tās, es no sava drauga Toma dzirdēju, ka Siko jau darbojas. Mēs nezinām, kad iznāks Fight Club komiks, bet mēs jums par to noteikti dosim ziņu. Nedēļas filma mums šoreiz ir Hobbits. Hobbits 2, jeb Smoga posta zeme. Uz šo brīdi noteikti jūs to būsiet redzējuši un varat mums lūdzu komentāros arī pateikt, ko tad jūs par to domājat. Bet, ko saka mūsu eksperti, kas filmu nav redzējuši? Tur tas puķis un tas maziņais. Un tas ar to... Un cepurī. Ar to, jā. Un zobenu. Un 13 rūci. Pirmais seksīgais rūķis visā kino vēsturē. Tur 2 kiwi fili. Come on. Un galvenais arī. Galvenais rūķis, jā. Tas ir riktīgi seksīgs. Man vienkārši baigais prieks atkal atgriezties Rivendēlā. Es zinu, ka tur kritizēja, ka nav tik labi, ka Lord of the Rings whatever. Tā ir pasakaina filma, viņi ir vieglāk, viņi ir ar humoru, bet galvenais, ka mēs atkal esam tajā pasaulē. Un tā pasaule ir ļoti kvalitatīva. Un tāpēc esmu baigi priecīgs un es nevaru sagaidīt, kad es noskatīšos otro daļu. Rītvakar. Jā, bet es atkal atcerējos, kā teica labs portāls Badass Digest. Es gan nepiekrītu viņa viedoklim pavisam, jo viņš ļoti tāds pārspīlēt negatīvs, bet saka, paldies, draugi, un šī paudze tagad arī mums ir sava sūdainā prīkvela triloģija. Arī ļoti kvalitatīva, bet visu cieņu, bet Hobbits jau nav Lord of the Rings un droši vien, ka nebūs arī. Ne otrajā, ne trešajā daļā. Domāju un gaidīju un domāju un cerēju un gribēju, bet... Galvums nav Jar Jar Binks. Jā. Es nepiekrītu Badass Digest, ka tā ir vēl viena sūdainā prīkvela triloģija, bet ir skaidrs, ka tās cerības, kas ir uzliktas uz Hobbitu, tomēr bija par augstu. Varbūt vienkārši skatīties filmas, kā es vienmēr domāju, ka būs atvainēts sūds, un tad man patīk arī tas, kas īstenībā ir sūds. No televīzijas jaunumiem šoreiz ir ļoti ātri, ļoti maz, bet pašā laikā arī ļoti daudz, jo tie visi nāk ārā no mūsu draugiem brāļiem Vainšteiniem, kuri ir sapratuši, ka, ja jau mēs tik daudz jums esam stāstījuši par filmu, televīzijas seriālu, remakiem, ekranizācijām? Jā. Paldies.
Tad kāpēc Vainšteini arī neizmantot kaut ko šo no savas bibliotēkas? Un pat, ja nav krāsas rītausmai aizgāja Rodrīgesam un uz to tiesības, tad ir aizgājuši prom. Vainšteini izdomājuši, ka viņiem būs seriāli pēc Sin City, The Mist un pat Silver Linings Playbook. Tā kā, hei Harvey, hei Bob, tā kā nauda ir televīzija, kaut ko uzfilmēsim. Ko tieši? Un vai tas dara, ja Sin City es vēl redzu, ka darētu, un The Mist varbūt būs vēl viena vienkārši ekranizācija, bet izstiepta, atkārtot ekranizācija, tad Silver Linings es nevaru iedomāties, un visticamākais, ka neviens nevar iedomāties, bet ko mēs varam iedomāties, tad tas ir laikus, ka kādreiz Miramax filma bija savā ziņā kvalitātes zīmols, un cilvēki gāja skatīties jauno Miramax filmu. Un tagad mēs esam, tagad vairs nav ne Miramax, ne arī Vainšteina. Tur, Kevins Smits savu grāmatu Tough Shit, viņš pierakstīja, ka agrāk... Tough Shit! Bet tur bija ar izsaukuma zīmi. Viņš pierakstīja, ka agrāk Miramax, viņam galvenais bija tā kvalitāte, viņam bija Tarantino, viņam bija Clerks, Pulp Fiction, un viņam nerūpēja īsti tas viss marketing biznes, tāpēc, ka galvenais, kas notiek ap filmu, tas tās, ka, teiksim, Kevins Smits afirmēja pa 27 000, tas ir galvenais. Tā var pārdot filmu. Un pēc tam pats Smits raksta, ka pēc 10 gadiem tā maģija pazuda, ka pašiem brāļiem jau kļuva svarīgāk vienkārši, ka uz Clerks 2 mēs pa piecīti safilmēsim filmu un vēl 10 miljonus mēs izterēsim uz marketingu. Ka, tā formula zaudēja savu jēgu priekš Smita, un viņš arī vainoja visu Miramaxu, ka viņi it kā pārdevās. Un mēs redzam, viņi tiešām pārdevās. Viņi pārdevās. Un šīs arī nav tā kā pirmais norādījums. Viņi jau grib, teiksim, filmēt Bad Santa 2 un vēl visādi ciklos. Viņi vienkārši atkal paņēma savu biblioteku un šitā mums tiesības ir Billy Bob Thornton, filmēsi? Un žēl, ka viņi bija līderi un tagad viņi ir sekotāji. Citi tagad ir līderi, bet, laikam, Vainšteina kampanija vairs tas nav. Pastīsimies, ja tie seriāli tiešām materializēsies un tur būs ko skatīties, tad jau skatīsimies. Kādam jāpasaka viņam par to Kickstarteri, tad viņam cilvēki var ziedot naudu? Paši? Nē. Nesakiet. Un, ja jūs atceraties, bija tāda filma, kas saucās Welcome to the Jungle, jeb The Rundown. Tur tēvojam toreiz mazpazīstamais aktieris, bet populārais wrestleris The Rock, kuram toreiz bija mati. Un American Pie zvaigzne. Un American Pie zvaigzne, bet šobrīd no-names Šons Viljams Skots. Es nezinu, viņš pat nav seriālos, viņš vispār nav. Jā, viņam pēdējā filma tāda forša bija... It's Always Sunny in Philadelphia. Bet viņam bija arī šitais Nav par to vispār saruna, par to, ka tā bija Pītera Berga, nemaldos, pirmā vai otrā filma. Pīters Bergs svarīgs režisors tagad. Viņam sākums, jā. Jā, un viņam tagad pajautāja, Pīter Berg, ko tu domā par filmas The Rundown 2 ideju? Un viņš tā, wow, čaļi! Es visus šos gadus gribēju viņu uztaisīt. Vēl viens sequels. Es esmu runājis arī ar The Rock, un mēs visi gribam, un man pat ir aktieris padomā, kas nav Šons Viljams Skots, obviously. Kurš varētu būt forša ķīmija ar Roku, un šajā sakarā man... Jau bija forša ķīmija ar Roku. Jā, bet ne box officeā, kā mēs sapratām. Un nošķien, ka vainoja Šonu Viljams Skotu, bet nevis Roku. Bet šī ir tā reize, ka sequels varētu būt patiesībā labāks nekā oriģināls. Roks ir kļuvis par labāku aktieri, un viņš kļuvis vienkārši lielāks. Labāko? Arī tā saka, jā, tā nebija kļūda. Un Pīters Bergs ir kļuvis arī par labāku režisoru, pat neskatoties uz Battleship vai... Vismaz tehniski. Vismaz tehniski, jā. Līdz ar ko, manuprāt, es tikai gribu redzēt vairāk. Tad būs ar Rihannu, Roks un Rihanna? Es ceru, ka tas nebija tas aktieris, ar kuru viņam būtu labā ķīmija. Nē, viņš jau paņems to teorēdošanu. Jaunāku, to vairs nevar ņemt. Ir kaut kāds, kas ir Šona Viljama Skota 2013. Gada ekvivalents? Smieklīgs, bet not that funny. Smieklīgs, bet not that funny? Viņš varētu paņemt to pīrāgu pisēju. Simons Peggs, jā. Viņš pārāk veids un pārāk brits. Blakus izskatīties. Nē, es sveicu pīrāgu čauli. Pīrāgu čauli? Tas būtu ļoti smieklīga ironija. Un Šons Viljams Skots noteikti apvainotos par to, bet
Bet es negribētu skatīties to filmu, ja labāk Simonu Pegu. Nē, jā, man jau nekāda problēma nav. Āronu Teoru Džonsonu. Viņš izskatās kā Šons Vējs Skots. Tikai šajā, nezinu kā, lai to pasaka, jā, labāk Simonu Pegu. Bet, nu, šī filma ļoti tālu no realitātes, protams, bet šajā brīdī, bet kā ideja ļoti laba. What does the fox say? Tiekamies nākamgad. Paldies, ka skatījāties!